Čau, laipni lūgt atpakaļ mūsu podkāstā 2 par futbolu. Es esmu Kristus un viņš ir. Es esmu Knuts un šī ir mūsu kārtējā futbola epizode, futbola video, un šodien mēs pieskarsimies tēmām par Nāciju līgu un it īpaši par spēli Latvija pret Armēniju, un arī pieskarsimies gaidāmajām virslīgas pārspēlēm par iekļūšanu virslīgā. Virslīgas pārspēlēm, nākotnes līgas pārspēlēm. Jā. Spēlēs Grobiņa pret JDFS Alberts. Sāksim par to, JDFS Alberts un Grobiņu. Jā, ok, varam par to sākt, jā. Kā šķiet? Kurš vinnēs? Manuprāt, sāksim ar to, ka pirmā spēle ir jau rītdien. Jau rītdien spēle notiks Liepājā, mākslīgajā stadionā Daugava. Riktīgi labs stadions. Jā, laukums ir pietiekami ok, pietiekami kvalitīvs. Un spēle, manuprāt, pat cik spēle būs tiešām Liepājā, tur Grobiņai būs liels priekšrocības. Jā. Albertam varētu būt tiešām grūti, ļoti grūti, ja spēle būs tomēr izbraukumā. Mana prognoze, kad Alberts, viņi var aizķerties, ja viņiem tur sanāks un tā tālāk un viss būs labi. Bet man prognoze tomēr būs Grobiņas minimāls panākums 2-1, es teiktu. Es domāju, ka Dobricovs izrasta uzvaru. Artūrs Zakraševskis, Alberts treneris. Viņš ir labs, bet viņš nav tik labs kā Dobricovs, protams. Es domāju, ka Grobiņa ir 4-0. Es tā ceru. Man nepatīk Alberts. Nē, man patīk Alberts. Alberts ir ļoti laba komanda, bet man Grobiņa tāpat labāk patīk. Nē, man pret Albertu arī, simpatizē tas spēles stils, ka tur ir arī, daudz tur jaunieši, spēlētāji. 17 gadīgi, reāli. Jā, tur daudziem tiešām 16, 17, 18 gadi, un viņi spēlē arī ļoti kvalitīvi. Bet, Grobiņā tomēr ir... Grobiņā kā pret lielām komandām, kā ir fest normāli nospēlēšana tādām. Ja paceņš tev var. Nē, Grobiņa arī, viņš to aizdīto sezonu spēlē Latvijas tomēr virslīgā spēlē pret tomēr steicīgākiem pretiniekiem. Tāpēc, es teiktu, ka Alberts tiešām jāizķersies, sīva spēle. Sīva būs, bet Jā. Labi, tad pieskaramies Latvijas izlasēji. Sēdienas spēle bija pret Armēniju. 2-1, Latvijas zaudēja. Man jautājums, kas notiek Latvija? Palneka Latvijas jauns treneris. Jāsaņemas. Viņš uzliek 8 aizsargus. Tur bija reāli daudz aizsargu. Tāpat nevaram aizsargāt neko. Tur bija, nezinu, spēle it kā jau bija kvalitatīva. Udriķim bangeri strāpa, viņš tik smuki, bet mēs nevaram noturēt 1-1. Man jautājums, kāpēc Matvica vārtos? Viņš visu laiku ir vārtos. Viņš spēlēja pirmajā līgā. Nevar ielikt Zviedri? Manuprāt, var ielikt Zviedri, bet Matrevičs tomēr, Nikolato, manuprāt, uzticās Matrevicam. Līdz ar to Matrevičs tomēr arī vēl sevi pierādīt, un Nikolato viņam uzticās. Un ar katru spēli Matrevičs, manuprāt, ir arī kļuvis aizvien labāks, jo, piemēram, pirmā spēle pret Lihtenšteinu, draudzības spēle, un arī pagājušā spēle pret Maķedoniju bija tiešām, izbraukuma spēle Armēnijā. Septembrī tā bija ļoti traģiska, bet tagad ar katru spēli, manuprāt, Matrevičs ir kļuvis labāks, un, šajā spēlē es pat reāli teiktu, ka Matrevičs pat, nebija netuvu tāds sliktākais spēlētājs laukumā. Es pat teiktu, ka tur, katrā ziņā es biju reāli gaidījis vairāk no Černomordija aizsardzības centrā, jo viņš... Bet Vārslavs tā vadījās, viņam bija jātrāpa, tas viņam nepaveicās. Vārslavs kārtējo reizi, manuprāt, apliecināja to, ka viņš ir tiešām viens no labākajiem spēlētājiem arī. Bet es pat pateikšu, ka spēlē pret Armēniju man Andrejs Cigaņiks, ja godīgi nepārliecināja. Viņš tā kā uzbruka, tur vadījās daudz, bet viņš ļoti daudz arī zaudēja bumbas, daudz arī tās bilcīņas daudz zaudēja, un ar to, es ar Cigaņas negumu īsti neesmu baigi apmierināts, jā. Man ir jautājums, mēs mainām tos trenerus, ir savādāk, saka, beidzot aizies. Kad būs tā diena, kad aizies? Kad būs tas gads, kad aizies? 2004. gads, ļoti labi iet, Eirokausi. Kas notiek tagad? Manuprāt, jā, ir tā, ka
patīk mainīt trenerus, bet, manuprāt, vajag ļaut kādam trenerim arī, tā kā ilglaicīgi strādāt ar izlasi kādus 5 gadus. Bet manuprāt, kad Kevičs jau saknē, viņš nebija īstais treneris, viņš bija latvietis tāds netik kvalitatīvs un, vispār, katrā ziņā labi, ka Kevičs tomēr nav. Bet Nikolato, šitais Nikolato pirmais gads šitais bija izlasē. Es drīzāk to vērtētu ar mīnusu zīmi, bet ļoti cerams, ka nākamgad un varbūt citus gadus tomēr izlase, tā kā nevis tikai pēc snieguma, bet arī pēc rezultāta spēlēs ļoti labi. Un parādīs kvalitatīvu rezultātu, un tad jau viss būs cerams kārtībā. Bet būsim reāli. Bija opcijas Morus vai Nikolato. Nikolato, kurš spēlējis, kurš trenēja tikai jauniešu izlases. Kā ar Morus trenēja RFS-u. Viņi saka, Morus nav tik labs. RFS nav, ko sezonu neko neizdarījis. Pasties, ko RFS ir tagad. Vajadzēja Morusu, vajadzēja viņu, man tā šķiet. Jā, kā nekā tūņi arī RFS tam pieskarsimies nedaudz par Eiropas līgu. Jā. Pēc 10 dienām jau spēle pret Grieķu PAOK. Šeit pat Rīgā Daugavas stadionā. Tā kā es pat uz RFS liktu godīgi cerības, jo, manuprāt, viņi ir spējīgi uzvarēt PAOK no Grieķijas. Viņš ir, tā ir laba komanda, viņi zaudēja Manchester United tikai 0-2. Varēja arī būt lielāks rezultāts, bet 2-0 ir diezgan ok pret Manchester United. Jā. Tāpēc RFS-am būs grūti, bet... Kāds būs rezultāts? Tajā spēlē RFS pret PAOK. Es tomēr teikšu, tas pats nešķirs, jo RFS-am ir tīros, te jau nešķir Eiropas līgā, jau 2 ir. Man liekas, ka tomēr PAOK būs... Spēle, manuprāt, būs tāda līdzvērtīga, kad sākumā RFS centīsies paņemt to iniciatīvu un tā, bet drīzāk PAOK pēc tam nospiedīs un kādā arī ap 80 minūtes RFS varētu izlīdzināt 1-1. Man ir vairāk, domāju, vai nebūs RFS zaudēs sākumā, bet trāpīs kaut kādā papoļu laikā 1-1, vai arī būs 2-1 zaudēs un atkal trāpīs 2-2, vai arī 2-1 vinnēs. Jā, labi. Tad vēl nedaudz pieskarsimies Nāciju līgai un tad jau nobeigsim šo epizodi. Tad pieskarsimies arī Nāciju līgā mūsu grupai. Ziemeļmaķedonija uzvarēja Fēru salas 1-0, bet pirmajā spēlē Fēru salas vinnēja armēņus 1-0. Līdz ar to Fēru salas ir pakāpušies, apsteiguši mūsu Latviju. Līdz ar to Latvija ir pēdējā vietā grupā. Un viņiem nāksies spēlēt laikam nākamgad vai es īsti neatceros, bet būs pārspēles pret citas C līgas, kādas citas grupas pēdējo vietu, un zaudētājiem nāksies īsvīt uz D līgu, kur būs pret Andoru, Gibraltāru, Lichtensteinu un citas pundurvalstis, kas noteikti nav tas, kas mums ir vajadzīgs. Sorry Latvijas ultras, bet gaidat gadu, lai skatītos mūsu valsti. Jā, labi, tad pieskarsimies nākamajai spēlei. Skatīsimies, rekur Norvēģi, piemēram, uzvarēja Kazahstānu 5-0, ļoti pārliecinoši. Šieks bija paredzams, ka Norvēģi uzvarēs. Jā. Nē, Haalands arī tajā spēlē bija labs, viņš iestarīja golus un, tajā grupā arī tur ir diezgan sīvi tās komandas, tur ir Norvēģija, Austrija, Slovēnija, tur ir diezgan līdzīgi viss. Labi, tad ir, un vēl ļoti interesanta spēle bija Anglija, Īrija, kā nekā ļoti principiāla spēle. Anglija, Īrija, tomēr varētu teikt kaimiņu valsts. Jā. Un šajā spēlē tomēr Īri dabūja sarkano kartiņu, un Anglija uzvarēja 5-0. Man šeit tas bija paredzams. Anglija bija 2. vietā, tajā aizmirst, kā sauc. Eiropas čempionātā, Spāņu uzvarēja viņas, bet tāpat 2. vieta ir 2. vieta. Jā, bet jāpiemina, ka Anglija tomēr tagad bija tajā Nāciju līgas saucamajā B līgā, līdz ar to labi, ka viņiem izdevās tomēr gan īrus uzvarēt, arī grieķus iepriekš viņu uzvarēja, līdz ar to viņi nākamajā Nāciju līgā spēlēs tomēr atgriezīsies A līgā.
kas, priekš Angļiem ir ļoti pozitīvi. Jā. Un tad tāda pēdējā, pēcšaksimies vēl kādām 2 spēlēm. Ļoti viena spēle bija Francija-Itālija, kur Francijai vajadzēja obligāti uzvarot 2 vārtu pārsvaru, lai grupā būtu pirmie. Un viņi to arī izdarīja. Viņi uzvarēja ar 3-1 tādu pašu rezultātu, kā viņi septembrī zaudēja Itāļiem, bet šoreiz viņi uzvarēja. Un līdz ar to viņiem abiem ar Itāļiem ir 13 punkti, bet Francija ir tā kā priekšā, jo viņiem ir labāka gūto zaudēto vārtu attiecība, kas priekš viņiem tomēr ļoti pozitīvi. Un tad nākamā spēle Beļģija-Izraela. Izraela uzvarēja 1-0. Es par to reāli brīnījos, kas notika. Tā nevajadzētu atkārtoties Beļģiem. Jā, šitā spēle Beļģiem bija ļoti slikta, bet arī sastāvs Beļģiem ir krietni mainījies no iepriekšējiem Eiropas pasaules čempionātiem. Viņam vairs tur De Bruyne nespēlēja, Hazards jau beidzis karjeru, Lukaku nebija. Tas vienmēr nebija top spēlētāji. Tā kā, un tad pēdējā spēle pieskarsimies Polija-Skotija, kur visi izšķirās arī par pēdējo vietu grupā, un Skoti 93. minūtē izrāva uzvaru pār poļiem, un poļus atbīja 2 pēdējo vietu grupā. Labi, es nestrīdēšos, Lamēdos, ka nesanāk Polijas izlasē vairs nekad šesnīs nav, grūti viņiem iet. Jā, bet jāpiemina arī, ka šajās spēlēs arī nebija Levandovskis, jo viņam ir laikam trauma Barcelonā, viņš dabūja tā kā, jā. Tā kā līdz ar to varbūt pat likumsakarīgi, jā, ka tomēr, ka poļi tomēr palika pēdējie. Es spēlēju par Grobiņu un Jedefes Albertu. Viņi gan jau būs rīktīgi sīvs mačs, jā. Un Sēdus spēlēja par Jedefes Albertu treneru Artūru. Viņš spēlēja 2004. Eiropas kausā. Viņš ir Eiropas čempionātā. Viņš bija komandas biedrs ar Verpakovsku un ar Prohorenko. Viņš bija diezgan liela leģenda, tā kā es pat nebrīšos, ja viņš saņems savu komandu grožos un dabūs viņus priekšā uz virslīgu. Jā, īstenībā es tam varētu arī piekrist. Viņiem ir tā pieredze. Jā, tas gan. Ir kaut ko pieminēt? Nē, tas būs arī viss gan jau. Paldies, tas šodien arī būs viss. Davai, atā. Tiekamies citos mūsu video.